Bet man bija savi motīvi, ja, jo tā tīri tāda subjektīva, jo tu brauc garām tādu divstāvu koku māju, ja, redzēt pa logu. Tur dzīvoja mans bērnības draugs, ja, tāds Jānis Vesels, tas rakstnieks Jāņa Vesels. Dēls, ja, kā jau tur pirmā filmā, nu, viņš gāja traģiski bojā, un man gribējās, tā kā viņš ļoti ietekmēja manas paša attīstību, ja, jo es jau no 5 gadu vecuma dzīvoju šajā ielā, ja. Un viss labais un viss sliktais, kas ar mani ir noticis šajā ielā, ja. Un man gribējās kaut kādu piemiņas velti viņam atstāt, ja. Sākumā es domāju, es rakstīšu grāmatu, ja. Bet, kad sāku strādāt studijā, es domāju, ka tā iela ir pietiekoši atraktīva, lai varētu taisīt kino. Ja. Nu, un tad es paaicināju Ivaru Selētisku, lai apstāstu, vai kopā taisām. Ja mēs praktiski jau strādājam kā līdzrežisori, kaut gan titros režisors un tā, jo viņam jau šī iela tā īpaši pazīstama nebija, ne? Pareizāk viņš nezināja. Nu, lūk, bet nu, tā ar grūtībām mēs, kā tagad teikt, izsitām cauri, ja, to pieteikumu un sākam filmēt. Nu, tajā laikā bija noteikts laika periods, savu pēdējā padomu gadu, ja, kad gadu laikā pilnmetrāžu filmu jāuztaisa. Ja. Agrā pavasarī sākam, praktiski pirmais sniegs uzsniegt beidzām. Ja. Nu, tā kā tie tādi tīri subjektīvi motīvi. Un ja kāds saka, ka nu, par tādu var uztaisīt tādu filmu par jebkuru ielu, ja, tādu līdzīgu. Nu, es kategoriski saku, ka nevar uztaisīt par katru tādu ielu, jo tas ir ļoti intīms stāsts. Ja. Jo visi šie cilvēki, nu, sākot ar Ossi, ja, tad beidzot ar Mārtu Pēteru, viņi man ir ietekmējuši, es viņus zinu no bērnības. Ja. Viņi priekš manis ir atvērti, es tur varu ieiet, ja, un viņi neuzvedīsies tā, it kā atskrien no televīzijas, ja kamera ātri, laika nav, vai nākošais sižets. Ja. Un